laiks 1 mēnesi. Degviela maksā 40 centi litrā. Clock here? Yeah. Okay, 2 o'clock here. Yes. Okay, I send them. Bye Jā. bye. Ok. Bye. Jā, paga mašīnas numurs. Šitāds mašīnas numurs jāatcerās. Ok. Jā, bye. No viesnīcas pusstundiņa atbraucām. Apmēram pusstundu braucām. Ļoti interesanti šoferīt, kas daudz ko izstāstīja. Tagad mēs pastaigāsim par Hurgadu ostas rajonu marina. Pirāta kuģis. Rakstīts, re? Pirāti 3. 3 pirāti. Sēnīšu kafēnīca. Te labāk neēst šitai kafēnīcā. Kas pa nedabīgi zaļa krāsa ūdenim. Es nezinu, vai viņi var redzēt kamerā, bet nu ūdens ir kirkīs zaļš. Nedabīgi zaļš. Jo tālāk mēs ejam, jo ir civilizētāk. Viss ir zaļš, smuks, sakops, blakus smuki krodziņi, restorāniņi. Noteikti var visādas omārs dabūt pa normālām cenām noteikti. Water taksī, re, ka mēs varam pabraukāt ar ūdens taksi. Hello! Jā, tu tik papājās, tev būs jāmaksā uzreiz. Tā, mēs gribam saldējumu. Kas tas ir saldējums uz kociņu? Mums vajag saldējumu, dārtai histērijas sākās. Šitādu bumbiņu tu gribi? Nē? Arī. Šitādu bumbiņu. Viņš piedāvāta dalīsim tās bumbiņas. Ok, pētam saldējumu. Nu, tagad sirds mierīga. Kāds garšo saldējums labi? Jā. Nu tā, esam pastaigājuši pa Hurgadas marina. Nu, tātad pa ostu, Hurgadas ostu. Un dosimies atpakaļ uz viesnīci. Te pa ceļam mēs redzam bembīšus ļoti svaigas, nesarūsējušas. Latvijā jau tādas neredzēs. Tie jums ir sen sagrabējuši, sapujuši. Ļoti mainījusies Hurgada ir. Nezinu, 10-12 gadus atpakaļ bijām iepriekšreiz. Un tad te viss bija stipri švakāks. Un tagad te viss ir attīstījies un gājis uz priekšu. Tā kā prieks redzēt, ka ir izaugsme. Ka viss notiek arī šajā valstī. Virzienā 250 km ir tūkstnesis. Yeah. No, Alma is more new, but Alpha maybe last 2 years repaired. Gribējām iet pastaigāties. Beidzos ar ko? Atdūrāmies pret 15 grādiem augstu briesmīgo ziemeli.
Nāk prātā tā dziesma Eģiptē sniegs. Nu jā. 35 un lūdzu, un tagad ir 15. 20 grādu starpīgi. Ārprāt. Nu vispār traki. Šitādi izskatās cilvēki, kuri caurām dienām sēž baseinā. Es vienīgā taistos. Māma izskatās labāk bišķi. Es sēžu ēnā, ja? Var sakot, 5. dienu nodzīvojuši viesnīcā. Nu, visi esam iedzīvojušies vēdera problēmās. Tas laikam Eģiptē pilnīgi normāli. Visi esam iedzīvojušies, visi ne, bet daži esam kaut kādos apdegumos, alerģijās. Tā ir vispār nevar filmēt, tā vienkārši ārprātīgi izskatās. Tā kā tā, vēl pāris dienas padzīvos, tā mēs varēs taisīt rezumē un izstāstīt. Bet galvenais tā ir katru reizi, pilnīgi nekas nemainās. Nu labi, mēs 10 gadus apakaļ iepriekšreiz bijām. Bet nekas nav mainījies, visiem ir vēdera problēmas. Es ceru, ka man vēl nav. Nav tomēr? Būs. Var sakot, mēs vienkārši negribam ēst. Un atnāk tā kā muļķi uz restorānu, un te izrādās Daiga pasūtījusi 6 sēdienas katram. Un mēs Vakar neko. Un vakar viņa neko nebija pasūtījusi, mēs sēžam tur restorānā pie viena krosāniņa. Vakar mēs gribējām ēst, bet šodien mēs negribam ēst, un mums ir daudz ēdienu. Un vēl saldējs it kā būšana, mēs muksim projām laikam. Mēs esam atnākuši spēlēt biljardu. Viesnīcā pieejams arī šāds izslaids. Nu ko, laiks izbraukt ar kvadricikliem. Kas man izkūtēja? Hotels un parasti. Yeah, you need just gas and brake. Yeah? Please, no drift. Okay? Jā, nu vienīgi Zigrība driftos. Jā. Mēs tagad Tuareg nokritījušies. Viņš apstājās un man pateica, lai es braucu ātrāk, jo šitien visur būšot tādi kankāji. Smiltis, buņģiņas. Apsies kāda mammas somiņa kādā krāsā. Kas tas pa Tuaregi?
Mammas somiņi milšu krāsā. Ha! Jūs domājat, ka skats mainīsies? Nē, skats nemainījās. Tur mēs rītā lidosim. Jā, rītā mēs diemžēl lidojam jau mājās. Esam noķēruši baigi augsto laiku Ēģiptē, līdz ar to baigi pie baseiniem arī sēdēt nesanāk. Nācās braukt tuksnesī. Bet šeit pa brīnumu ir silts. Jā, uz Ēģipti, kad brauc, tad ir jāskatās, kā ir laiki. Nevienmēr ir labs laiks. Citreiz ir ļoti vējains un ļoti augsts. Un, ja ļoti augsts, 17 grādos vējā, pie pasaini nenosēdēs. Citplanētieši nāk ārā no smeltīm. Kur tas Zigrīt, citplanētietis? Tu tagad? Šitādi ieliek mājās akvārijā un izaug korāļi. Iespējams. Jo visi jūri noklāt ar korāļiem. Tā, nu ko, esam izbraukuši ekskursiju. Mums, kā jau parasti Ēģiptē pieņemts, laipni pienāca un pateica, ka vajadzētu jau kaut ko samaksāt arī. Monī. Vēl pienācam atgādināju, kad neaizmirstiet par savu gidu. Jā, nu neaizmirstiet. Mēs viņu nevaram aizmirst. Tik šausmīgi bedrs un tik švaks ekipējums. To nevar aizmirst. Un tik šausmīgi sūdīgi ceļi, pa kurien vēd, nu tur blakus bija smiltiņas. Ja viņš speciāli vēd pa tām bedrājiem. Man viss cieņi šitiem motocikliem. Tie ir vienkārši monstri, neiznīcināmie. Mums nav ko samaksāt tāpatās, mēs droši vien, ka iesim. Nē, no. Mēs viņu neaizmirsīsim. Iedos, man ir 2 eiro, manā, ka šeit var maksāt arī ar karti, nav problēmas. Jā. Tur pie jūri. Turi, Juri. Nu, tev patik? Man bedrīt. Kājas tās ir tā kā... Es jau no rīta iedzēru muguras zāles, tad pagaidām jūtos labi.
Un šitā kā 12 reizi jau pēc kārtas. Man patīk eģiptieši, viņus nav sīkumaini. Te vēl nav īsti pabeigts. Un arī nekad netiks pabeigts, tā izskatās. Armatūra torči jārā no sienas. Nu, pietiek? Nu, tas skrien mudīgi vēl pēdējās reizītes ir. Vēl pusstundiņu un slēdz iet. Latviešu bālelītes atbraukuši uz Ēģipti sauļoties. Vienīgā vieta, kas nav sadegusi, tas ir kakls. Mēle. Jā. Nu ko, 3 no rīta. Viss tā kā būtu atstāts vietās. Čainiks atstāts, televizors atstāts, gludeklis atstāts. Laižam. Braucam uz Latviju. Koferu ņems līdzi. Tiekamies Latvijā. Buntiņas, tad ir maize. Tas ir produkts. Nu, var sakot, smuks sveiciens no viesnīcas Dokas Kaņāsmats. Paldies!